Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti! Studijā Anitra Toma. Trešdien Latvijas dabas muzejā notika fotoizstādes Mans putns atklāšana. Viens no galvenajiem organizatoriem bija dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko. Dmitrijs Boiko ne tikai gredzenoks ziemeļu gulbis, bet arī organizē dabas muzejā fotoizstādi Mans putns. Jā, tik tiešām sanāca mums ļoti skaista krāšņa izstāde, diezgan daudz dalībnieku, arī bilžu vairāk nekā pagājušajā gadā. Patiesi prieks ir gan vērtēt tās bildes, gan pieņemt, gan apstrādāt. Katru gadu gaidu šo konkursu, jo zinu, ka ar viņu arī atnāk pavasaris. Jo, kad mēs atklājam fotokonkursu, parasti ir kādas 10 putnu sugas, kuras jau ir klāt, tā kā atlido uz Latviju, un tad ar nepacietību gaidu, kad notiks fotokonkursa atklāšana, lai varētu aizskriet arī dabā. Vai iznāca laiks arī pārskaitīt, cik bildes šeit ir ierāmētas? Te ir apskatāmas 126 bildes. 53 autori. Jā, tas ir ļoti daudz no vienas puses, no citas puses, tā teikt, reknējos gados. Parasti mums sūtīja 200-300 bildes. Šogad, protams, ir mazāk bilžu nekā treknējos gados, bet vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā visi iet uz labu pusi un cilvēki bildē cenšas un sūta mums savas fotogrāfijas. Cik ilgi fotoizstāde būs apskatām? Viņa būs apskatāma līdz augusta beigām, līdz 26. augustam. Es gan ļoti ceru, ka šī izstāde Laidene tiks nomainīta ar izstādi Mans kukainis. Tad es arī varētu piedalīties. Jā, tā varētu būt, bet to tad koordinēs jau entomologi. Gads Vilbrands dabas muzeja organizētajā putnu fotogrāfiju konkursā dabūja 1. un 3. vietu. Tātad dubultu uzvara jauniešu grupā. Jā, godīgi sakot, tā nedēļa pirms noslēguma, man liekas, es izdomāju, kad jāiesūta bildes. Tu pirmo reizi piedalījies šajā konkursā? Jā, pirmo reizi, un šajā vecuma grupā arī pēdējo reizi, diemžēl. Nākošais gads reiz būs stiprāk konkurenti. Lai nobildētu labu putnu, ir jāiet dabā. Protams, ir arī pacietība vajadzīga. Mēs taisam tādus speciālus braucienus uz Liepāju, piemēram, vai uz Mērsragu, un tad visa diena ir brīnumajos tērpos, maskēšanās tērpos, tiek ieņemta vieta, tu gaidi, un vienalga atnāk vai neatnāk, tā diena jau ir labi pavadīta. Kāpēc tu to dari? Tas ir interesants jautājums. Es pats esmu bieži sev uzdevis. Vienkārši patīk būt dabā. Es esmu no Saldus, tur ir Ainārs Mākos, putnu fotogrāfs, ir vēl Jānis Jansons, un viņi ir tādi, varētu teikt, kas maksā pēc sugām, viņiem tur abiem ir 200 pāri, un tad gribās kādreiz kaut ko tā kā apdzīt vai nobildēt kaut ko, kas viņiem nav, vai smukāk nobildēt, un tas tāds dzirnols varbūt tā kā sacensība gars. Un es esmu Saldu nodibinājuši fotoklubu, savācās draugu kompāniju, tad mēs runājam par fotolietām. Pavasars nāk, droši vien jau arī putnu vērotājiem, tas ir muguras smadzenēs, pirmie cīruļi jau tev ir aizcietējuši. Ir jau nobildēti, jau arī jau pirmie cīruļi. Otrdien bija izlūkos Jelgavā pilssalā, ievēroja sev vietas tādas, kuras tā kā gribētu iet, vērot putnus, un varbūt arī kaut ko sakarīgi nobildēt. Tagad Dmitrija iepazīstina lūdzu. Kārlis Krumiņš, visvecākais fotokonkursa Mans putns 2012 dalībnieks. Ar vecumu nevienu nepārsteigsi. Kādas bija bildes? Bildes bija labas, bet konkurence arī bija ļoti liela. Bet ir vērts piedalīties arī nākamgad, ko Kārlis visticamāk arī darīs. Kārli, pastāstiet par savu putnu fotografēšanas pieredzi. Pieredze man nav nekāda lielā, es esmu amatieris, laukos, Kandavas novadā, vēroju dabu, fotografēju dzīvniekus, putnus, filmēju. Lai to izdarītu, jāmāk pieiet tuvu klāt, jums varbūt ir kāds noslēpums? Nē, nekādu īpašu noslēpumu nav. Dzīvniekus un putnus es fotografēju pa mājas logu. Būtiski meža dzīvnieku man nāk barotavā 60 metru no loga. Jā, nav noslēpuma barotavā. Jā, smagos apstākļos ziemā ir, protams, tas ir galvenais. Putni arī barojās. Turpat, kur meža dzīvnieki barojās, stirnas, cūkas, brieži, tur arī putni. No izstādītām bildēm ir man viena, kur uz meža cūku ādas barojās pamatā zīlītes, virbuļi, un ciemos arī atlaižās citi putni, kā dižraibais dzenis. Tas ir atlaidies ciemos. Jā, mēs brīnījāmies par to bildi, nevarējām saprast, kas tas par pelēku plankumu, kur visi pielipuši. Jā, tā ir meža cūku āda, un es esmu mednieks, un visas meža cūku ādas izlieku zīlītēm kā barotavu. Dimitrij, tu kā konkursa organizētājs, lūdzu iepazīstini mani ar šiem diviem gaišajiem tēliem.
Tā ir tāda jauka ģimene no Saldus, Ainars un Līva Mankus. Viņi piedalās jau daudzus gadus mūsu fotokonkursa, un gandrīz katru gadu arī viņam ir attiecīgi 1., 2. vai 3. vietiņas. Kā tev Līva sanāk? Tu no tēta noskaties vai paņem tikai viņa labo fotoaparātu? Es eju viņam līdzi un bildēju. Tu ņem tēta fotoaparātu vai tev ir savs? Savs. Tētim tagad ir lielāks fotoaparāts un viņš man atdeva savu. Tā es tagad eju bildēt. Un 1. vietu ieguva sarkanu krūtītis stūjā, jeb svilps stūjā. Kā tu viņu nobildēji? Mēs braucām ar mašīnu ar tēti un mēs ieraudzījām krūmā. Es sāku bildēt. Viņš nemaz neizbijās. Nē, viņš bija drošs. Ainars Mankus Saldus pusē, Kurzemē un pat Latvijā ir pazīstams putnu fotogrāfs. Šoreiz atkal 1. vieta ar kādiem kadriem. Tie kadri tika atlasīti tikai no pagājušā gada izstādes. Pēdējos gadus man tas princips, ka vecas bildes vairs nevelk ārā. Jau pāris gadus, kopš piedalos, cik pašam ir grūti izlēmt, kuras būtu īstās bildes. Tad radinieku un paziņu aptauju veids, tur sākumā ir kaut kāds 10 bildītes, 12 atlasītas, un tad no tām, kuras man iebalsot, tās arī beigās nonāk šeit. Un viņiem arī dadzītes dažos patika, tāpat kā konkursu žūrijai? Man liekas, ka dadzītes bija, 1. vietā. Dadzīti dažos nobildēt ir retums vai ikdiena? Tā būtībā ir ikdiena. Dadzīši vienmēr dzīvo dažos? Viņiem pārtiek no tām sēkliņām. Tur bildē var redzēt, kāds tas knābīts, viņiem ir tievs un tāds līks, kur tajā dadzīt. Man liekas, citu putniem sēkliņas nevarētu dabūt ārā, tur tas knābis tāds īpaši viņiem. Anar, un ko tu dari tad, kad nebildē putnus? Ar datoriem strādāju. Tā kā varbūt tas ir tāds veids, kā tikt ārā no telpām. Un kur bija šonedēļ? Šonedēļ mēs bijām uz Embūtē braukuši un nošokējāmies, ka tur ir ziema, līdz celim sniegs. Jā, tur ir cits klimats zona, kaut gan tie ir Latvijas dienvidi, Lietuvas robežas. Brauc ar domu pavasari, putnus bildēt, cīruīši vai kaut ko, bet bija tā, ka stalbriežu govis bija vienīgais, ko mēs sabildējām. Vēntmalā cīruļus nesatika? Cīruļi bija pa vidam pie lēnām, pie celdas, pa ceļam bija cīruļi, un pēc tam mēs pabraucam tālāk, sākās ziema, un, protams, tur nekas, tur bija tikai ziemas putni, zīlītes, tur zilnīši. Kuras ir tavs mīļākās putnu vietas? Nezinu, vai nosaukt tās pa mīļākajām. Pirms biežāk brauc, Liepāja braucam pie Saugas ciemos bieži. Tad ir Mērsraksts, vairāk pavasaros, rudiņos, kad ir migrācija iet cauri. Es tā paraudzījos uz šīs dienas izstādes publiku, un man rodas tāds aizdoms, ka ir tāda Kurzemes mafija. Jūs tādi priecīgi, draudzīgi satiekaties, apkompjaties, runājaties. Kā tu arī saki, braucam ciemos pie Selgas, Selga atkal saka, brauc ciemos uz Saldu. Ir Saldus mafija, es vairāk pat teiktu, jo mēs tur vienā kvartālā pāris mājās dzīvojam 4 no tiem fotogrāfiem. Liepāja otra, protams, vieta, kur daudz putnu, līdz ar to arī tur ir putnu vērotāji un fotogrāfi, gan es nezinu, vai tur tik daudz ir šobrīd tas Selga, tas ir kā zināmākā. Putnu aprindās jau nav tie fotogrāfi tik daudz, un savā starpā liela daļa pazīstam. Ja mēs braucam uz Selgas, ir kā labo vietu, un mēs sakam, tev, ka tur jūra, tur patās nav grūti aiziet, tad tikpat laba, kā viņi saka, bet jums tur sātiņa dīķi, kur arī kā ir skaitās ļoti laba vieta. Vienmēr liekas, otrā pusē zaļāk. Meitiņa Līva arī bērnu grupā gūst pirmās vietas. Kā tavs bērns ir pievērsies tai pašai lietai? Viņai kā daba patīk, vienmēr viņu līdz man kaut kur bijusi. Vienīgais to bildēšanu pēdējā laikā tāda slinka palikusi, bet tagad arī vajadzēja izstādēt bildes. Liekas, 2 reizes mēs izgājām pabildēt, bildes ir. Ar 2 reizēm pietika. Tur laikam nav tikai tā labs fotoaparāts, bet ja cilvēks nemācēs nostāties īstajā vietā, tad jau labais fotoaparāts neglābs. Tā gan ir, jo bieži vien tomēr tas fotoaparāts tiek pārvērtēts. Un, protams, nevajag nobildēt ar kaut kādu mazu saucamā ziepatrauciņu. To mazo kameriņu kaut kādas labas bildes ir grūti dabūt. Vecākiem nevajag baidīties dot bērniem labus rīkus rokās? Pamazām. Ir jāizaug, būtībā ir jāiziet cauri, visam jāsāk ir kaut ko parastāku un kaut vai jāsāk bildēt pie mājas, tur zvirbuļu baulošu. Ja interesi būs, tad tālāk arī var kaut nākošo līmenī, nākošo fotoaparātu. Rīta Oša Dabas muzeja fotoizstādē, man liekas, izrāda vienu no visgrūtāk nobildējumiem un retākajiem putniem pupuķi. Kā tu viņu nobildēji? Tas bija tāds projekts ādažu poligonā, jo es 8 gadus nostādīju ādažos militārajā bāzē. Un pie mums brauca Viesturas ķērus no ornitoloģijas biedrības pupuķēns mazos gredzenot 2 nedēļu vecus. Un bija tā gredzenošanas tas projekts un palūdzu atļauju piedalīties. Tā es arī sabildēju tos mazos pupuķēns. Īstenībā jau pupuķus ļoti grūti nofotografēt.
Tu biji pupuķi savā mūžā redzējis pirms tam? Pirms tam es biju dzirdējusi. Es zināju, ka tur tie pupuķi dzīvo, un es bieži staigāju un klausījos viņu dziesmas. Tu vienmēr kaklā fotoaparāts, vai tu esi tā nopietnāk pievērsies putnu fotografēšanai, vai šis bija tāds izklupiens tavā radošajā karjerā? Nē, es diezgan nopietni fotografēju putnus, jo man ļoti patīk fotografēt putnus un braukāt, citreiz vienkārši iesēžos mašīnā un vienkārši man ir noskrums tajā dienā fotografēt putnus, un es braukāju, pat cik dzīvoju Vidzemē pie Siguldas, tad es braukāju riņķi un redzu tos putnus. Mašīnu braucot ieraugu, redzu, un cits varbūt pabrauc garām, nemaz neredz, ka tur sēž pūce vai peļu klijāns vai vēl kāds putniņš. Es lavos arī klāt. Un pie mājas man tāpat līdzīgi, kā manai draudzenei Selgai Mērziņā arī barotavu, un es arī piebaroju viņus un caur logu fotogrāfiem. Tā kā es arī esmu īstenībā putnu fans. Man ļoti, ļoti patīk putnus. Un ja man gadās kādu retu putnu nofotogrāfēt, tad jau vispār ļoti liels prieks. Nu, tev pavasarī ir putni galvā? Noteikti ir. Kam tad nav viņa? Tādi interesanti redzējis, jā. Par cik es dzīvoju pie Siguldas, mums vēl dziļš liels sniegs, ir liels kupenis. Es tikai mājas strāstus 3 redzējis no tādiem. Un gulbīši, paugurpinābi gūbis. Es jau esmu sastapusi savos veģa dīķos netālu no Siguldas. Un cekulu pīli. Es tāds nedzērbs vēl neesmu manījusi. Mums visu priekšā. Visu priekšā, un gan jau viss tiks piefiksēts.